Tad lasam dzīves stāstu Anīma Alko 12 soļu grupa. Mani sauc Boris. Vēl viena iespēja nabadzīga, melnādaina, slīkstot alkohola verdzībā, viņi novērsās no kādas dzīvesvērtībām. Taču, kad viņi sāka izciest sodu cietumā, pavērās durvis. Tātad mēs pulcējamies katru pirmdienu, ceturtdienu no 8 līdz 9 vakarā pēc Latvijas laika online. Es jūtu, ka man vairs nebija kam dzīvot, tāpēc vairāk kārt mēģināju izdarīt pašnāvību. Taču es vienmēr pamodos psihiatriskā slimnīcā, lai sāktu jaunu laikietilpīgu ārstēšanos. Pēc kāda laika es sapratu, ka psihiatriskā slimnīca ir laba vieta, kur noslēpties. Kad es kaut ko nozagu, lai pēc tam to ieķīlātu. Es biju pārliecināta, ka ja policisti ierastos slimnīcā, ārsti viņam pateiktu, ka esmu traka, ka nesaprotu, ko es daru. Taču tad viens labs ārsts man teica, ka man nekas nekaiš, ja neskaita to, ka es pārāk daudz dzeru. Viņš teica, ka ja es vēlreiz te atgriezīšos, mani sūtīs uz valsts slimnīcu. To es negribēju, tāpēc pārstāju nokļūt psihiatriskā slimnīcā. Bieži pamodos zilām acīm, taču neatcerējos, kur tās bija ieguvusi, vai arī pamodos ar kaudzi naudas un nezināju, kur pie tās bija tikusi. Vēlāk es atklāju, ka iegāju veikalos, nozagu drēbes, tad tās pārdevu. Kādu rītu es pamodos ar $1000. Es centos atcerēties, kā tos dabūju, taču tad ieradās divi lielākie policisti, kādus bija redzējis un aizved mani uz cietumu. Izrādījās, ka bija kādai sievietei pārdevusi kažo kādas mētām. Policisti bija viņu aizturējuši, un viņiem pastāstīja, ka nopirka mēteli no manis. Mani nekavējoties izlaida par drošības naudu, taču, kad es stājos tiesas priekšā, tiesnesis man piesprieda 30 dienas. Kad manas 30 dienas bija pagājušas, atgriezos pie veciem ieradumiem. Tas diezko ilgi neilga. Man teica, ka dzērumā bija nogalinājis kādu vīrieti, taču es neko neatceros. Es biju pilnīgi bezfilmā. Tā kā noziegumu bija pastrādājis alkohola reibumā, tiesnesis man piesprieda 12 gadus cietumā. Pateicoties Dieva žēlastībai, es cietumā pavadīju tikai 3 gadus. Tieši tur es beidzot sapratu anīma alkohola nozīmi. Ārpus cietuma sienām es biju atgrūdus domu par anīma alkoholiem, taču tagad tā manim piemeklēja cietumā. Šodien es esmu pateicīgs savam augstākam spēkam par to, ka man tika dota vēl viena iespēja dzīvot un piedalīties anīma alkohoļos, kā arī par spēju mēģināt palīdzēt kādam citam alkoholiķim. Es esmu mājās jau gadu. Es neesmu iedzērus 4 gadus.